Sveiki, draugi! Esmu saņēmusi savu paciņu no dārzā ABC, ko pasūtīju, un tad es pastāstīšu, kas ir šajā kastē, ko es šogad izmantošu savā dārzā. Pirmais, kas ir, tās ir kukaiņu ķermās jostas. Tās ir domātas augļu mušiņām, dažādiem tinēju sugām, augļu ziedu smecerniekiem, citiem kukaiņiem. Tātad šeit var redzēt, ka aptina ap koku, un šis ir tāds gofrēts rullītis. Šāds te gofrēts rullītis, un tajā kukaiņi un kūniņas iekūņojās vai ziemo zem kartona valnīšiem. Tā ir vieta, kur pieaugušie kukaiņi dēļ savas soliņas un 20-30 cm augstumā šo te notin, un tad viņi kukaiņi tur vairojās, un pēc tam augusta beigās šo te noņemsim un sadedzināsim. Tad ir šie te tomātu atciešanas klipši. Man ļoti patika zaļā krāsa, tāpēc es šogad izvēlējos zaļus, bet šo te striķi es gan neizmantošu, jo pagājušajā gadā mēs sasējām tomātus ar džutas striķi, un bija tā, ka vasaras vidū viņi vienkārši pārtrūka. Tātad varu sulfāts, to mēs izmantosim rozē, un varu sulfātu mēs varam jaukt kalcija nitrāta mēslojums ar boru. Šis ir domāts tieši puvēm, ko es izmantošu rozēm, jo ir ļoti liels mitrums, un mūsu peonijām, kas ir tuvāko 4 gadu laikā sastādīts, lai nesapūst mūsu skaistajās peonijas. Šeit mums ir bordo šķīdums, to mēs izmantosim rozēm, lai ierobežot dažādas slimības, kas uz viņām ir. Jā, gan brūnplankumainība, gan pret puvēm ļoti izturīgs, bet tas būs ar smidzinājumu. Tad ir augsnes paskābinātājs, to mēs izmantosim hortenzijām un melenēm. Pagājušajā gadā iestādījām hortenziju, pie augsnes pievienojām tikai skābo kūdru, un tas nav pietiekami, ir nepieciešams paskābināt. Un viņš ir tādās granulās, viņu ieber augsnē un uzliek virsū ūdeni, 25 līdz 50 grami. Un šeit ir tāda piltuvīte, un tad viņu ieber augsnē, uzliek virsū ūdeni un tādā veidā paskābina. Tad ir dzelzs sulfāts, to mēs izmantosim tajās vietās, kur zālājā ir biezā kārtā sūna, to sūnu noņemsim nost, atšķaidīsim šo te ar ūdeni un ierobežosim sūnu. Tad mums ir elementārais sērs, to mēs izmantosim pagrabam, lai dezinficētu sienas un grīdu. Tad šis te brīnum līdzeklītis būs pret gliemežiem, jo mums ir ļoti savairošais gliemežs šajā mitrumā, īpaši augstajās kastēs, jeb dobēs. Tur viņi gar sienas malu lien augšā un sabojās mūsu jaunos zaļumus un puķus un visu, kas vasaras laikā būs. Bet mums gliemeži ir visur, gan ogulājos, gan puķu dobēs. Mums tiešām viņi ļoti daudz, mums ir jāsāk viņi ierobežot. Tad mums ir zilie graudiņi, tie ir, protams, tas ir dezinfekcijas līdzeklis ne tikai augļiem, dārziņiem, sīpoliem, visam būtība arī pret brūcēm. Tas ir ļoti labi izmantojams, un pH strēmelīts, lai noteiktu, cik ir skābums augsnēm.